Nākamās 24 stundas es ēdīšu tikai to, ko pats noķeršu vienā no trakākajām vietām pasaulē, izmantojot tikai savu roku šķēpu. Un šis piedzīvojums, kas man vajadzīgs, sākas tieši tagad. Labrīt jums visiem, un šodien mēs veicam vienu traku solo izdzīvošanas izaicinājumu, draugi. Es burtiski šobrīd esmu uz kristāla dzidra subdēļa. Mums burtiski nav nekādas pārtikas. Šodien mēs izpētīsim šo kristāla dzidro zilo lagūnu. Cerams, ka noķersim kādu zivi un vēlāk to pagatavosim. Tur tālumā ir kaut kas traks, mēs dosimies tur. Aiziet! Hoho! Ak, mans Dievs! Tas ir neprāt. Sajūtas ir pašā augstākajā līmenī šobrīd. Ak, mans Dievs! Paskaties, cik skaists šobrīd ir šis rifs. Paskaties uz šo, te viss apkārt ir zīvis. Oho, skaties, kā viņš tur peld. Mums ir 2 bruņu rupuči, redzi viņus? Cilvēks, šis noteikti ir viens no dzidrākajiem ūdeņiem uz zemes. Šeit visur ir bruņu rupuči. Mēs dodamies tālumā, jo tur mums jānogādā šī mugursoma. Es izpētīšu vēl nedaudz tālāk, paskatīšos, vai varam dabūt kādu ēdienu. Bruņu rupuči, skaties, bruņu rupuči. Tepat ir bruņu rupuči. Domāju, ka tas bija bruņu rupucis. Tas nav bruņu rupucis. Tas ir jūras zāļu gabals. Te visur ir bruņu rupuči. Redzi, viens tur, te ir vēl viens. Kas notiek? Skaties, viņš ir tieši šeit. Redzi viņu? Oho! Oho! Skaties, kā viņš tur peld! Cilvēki, tas ir tik iespaidīgi! Mums burtiski visapkārt ir bruņu rupuči šajā zilajā lagūnā tieši tagad. Burtiski var redzēt cauri šai stāvpeldēšanas dēlim. Labi, turpinam. Mums jāiet šajā virzienā. Es jau sāku svīst no šī dēļa airēšanas cilvēku, bet tieši tur priekšā, puiši, ir viena no iespaidīgākajām lietām vispār. Es gribu jums parādīt. Ejam! Ak, mans Dievs! Paskatieties uz šo ūdeni! Tas ir kā milzīgs peldbaseins tur! Traki cilvēki! Kas pie velna? Šeit burtiski visapkārt peld zivis, bet es gribu apstāties tieši šeit, puiši. Izskatās traki! Ak, Dievs, kas pie velna! Mēs tikko esam piezemējušies uz šīs trakās sēklas, un es gribu jums parādīt ieročus, kurus šodien izmantosim. Šajā misijā mums burtiski nav nekādas pārtikas. Uzbrukuma plāns ir šāds. Mums šodien jābrauc ar mūsu stāvairēšanas dēli uz šiem piekrastes rifiem un jāskatās, vai varam noķert kaut ko ēdamu. Bet paskaties uz šo cilvēku. Šī ir mana stāvairēšanas dēļa spura. Tā sasodīti nokrita, kad es uztriecos šai sēklei. Tātad mums būs jācenšas to salabot. Citādi es slīdēšu ārā kā sasodītais Tokijas drift cilvēks. Būs jautri. Ļaujiet man parādīt ieroci, ko šodien izmantosim. Šis te puiši ir tas, ko mēs saucam par šķēpu ar gumiju. Būtībā tam ir ass galds. Tas ir sasodīts tērauda gabals, vai es pat nezinu, tērauds, es nezinu. Kaut kāds metāls. Un vēl mums te aizmugurē ir šī sasodītā gumija. Būtībā kā tas strādā? Tu pavelc to uz priekšu šādi, tad atlaiž un bām! Tā mēs šodien ķersim dzīvniekus, cilvēku. Šodiena būs viena no trakākajām dienām, ko jebkad esmu piedzīvojis savā dzīvē. Mēs burtiski esam milzīgā peldbaseinā. Mēs vienkārši kopā kārtīgi iztrakosimies mazulīt. Aiziet! Skaties uz šo. Mēs burtiski esam smilšu sērē okeāna vidū. Es šodien šajā misijā burtiski neesmu paņēmis līdzi nekādu ēdienu. Ja mēs nezvejosim zivis, mums vēlāk burtiski būs jāpaliek izsalkušiem. Mums jānoķer zivis un arī jāatrod laba vieta, kur vēlāk tās varēsim pagatavot. Skaties uz šo. Te mums ir haizivs. Mums ir haizivs. Tu viņu redzi tur? Skaties uz šo mazo haizivi. Tu viņu redzi? Tur viņš aiziet. Traki. Vienkārši mazs rifu haizivs sakumā. Cilvēks, šī vieta ir kā milzīgs peldbaseins. Tas ir neprāt. Skaties. Te ir kā maza slinka upe. Draugs, tā ir slinka upe. Protams, ka mēs iesim tur pasēdēt. Es esmu paradīzē šobrīd. Labi, puiši, tepat netālu jūs varat redzēt. Tur ir vesels rifu lauks. Tā būs lieliska vieta, kur mums doties izpētīt ar roku šķēpu. Mēs atgriezīsimies pie subdēļa. Labi, es uzlieku cepuru atpakaļ. Citādi es apdegšu. Ja jūs vēlaties iegādāties kādu no ekipējumiem, ko mēs izmantojam savos piedzīvojumos, apmeklējiet offshoretrails.com. Tur ir pats stilīgākais ekipējums. Video aprakstā būs arī saite, ja vēlaties apskatīt visu mūsu ekipējumu. Dažreiz, kad esi šeit ārā, ir vienkārši grūti nesmaidīt, puiši. Tev vienkārši jānovērtē šie mirkļi, jo dažreiz dzīvē tu neapzinies,
Cik īpaši tie ir, līdz tie ir pagājuši. Bet šobrīd es vienkārši izbaudu to un pateicos Dievam, ka viņš man ir devis šo mirkli tieši tagad. Tas ir tik īpaši, puiši! Paņemiet to aprīkojumu, mums ir airis, mūsu aspi, mēs esam gatavi doties. Mēs sākam! Labi, tagad uzdevums – atrast skaistu rifu un noķert zivis pārtikai. Pašlaik mēs esam Zilajā lagūnā, mums jāizbrauc nedaudz tālāk. Un tur arī ir visi rifi. Un tur, cerams, būs lielās zivis. Un mēs varēsim dabūt pārtiku. Tā kā es tagad esmu apstājies, mums te patās priekšā ir vesels rifu lauks. Tātad es gatavošos, izņemšu visu no mugursomas, paņemšu plaznas un visu pārējo, un mēs lēksim ūdenī tieši šeit. Tur lejā būs traki. Aiziet! Es negribu vilkt šo hidrotārpu, jo es sviristu kā traks. Bet tās mani pasargās. Tur lejā ir, piemēram, uguns, koraļi un tam līdzīgas lietas. Nav nekā sliktāka kā vilkt mitru hidrotārpu, cilvēku. Iesim medīt! Cilvēki, paskaties uz šo vietu tagad. Tā ir burtiski paradīze. Paskaties uz to. Tas ir milzīgs jūras gurķis, vecīt. Tās baltās lietas turpat, tās patiesībā ir tās zarnas. Viņi to izmanto kā pašaizsardzības veidu. Tas ir traki.
Mums tas ir tur. Labi, liksim mūsu zivi augšā. Mūsu šķēps arī ir augšā. Tagad tu man nevaidīsi atpakaļ, kamēr es neuzkāpšu atpakaļ uz šīs stāvērēšanas dēļ. Netic, ka mēs to izdarījām. Mums ir ēdiens, vecīt. Labi, lētam atpakaļ uz šī stāvērēšanas dēļa un dodamies uz pludmali, lai redzētu, vai varam uztaisīt kādu foršu ēdienu. Labi, tagad tu mēģināsi tikt atpakaļ uz šī dēļa. Tas neizskatās pārāk skaisti. Kā nolādēts valzirgs, kas mēģina uzrāpties uz ledus kalna. Mēs to izdarījām, draudziņi. Paskaties uz šo. Mums burtiski ir mūsu zivis plēznu kabatās tieši šeit. Labi, mēs dosimies uz to salu tur augšā. Mēs tur uztaisīsim vienu traku maltīti. Es pat nezinu, vai gribu pamest šo zilo lagūnu. Tas ir tik forši. Labi, ejam pagatavot kaut ko ēdamu. Es neticu, ka mēs to izdarījām zilajā lagūnā. Urā! Tas ir tik traki, cilvēki. Mani burtiski apžilbina no stāvairēšanas dēļa. Saule atspīd no tā un vienkārši trāpa man acīs. Un es vienkārši esmu apžilbināts. Bet paskaties uz šo. Mēs to izdarījām. Es neticu tam. Urā! Tieši šādu brīžu dēļ mēs dzīvojam, vecīt. Kad esam atgriežies pludmalē, jūs varat redzēt, ka tas ir vienkārši neticami. Visur ir palmas. Ak, mans Dievs, puiši, paskatieties uz šo. Tepat ir čūska. Ak, mans Dievs, vecīt. Paskatieties uz šo čūsku, puiši. Šī lieta ir tik iespaidīga. Paskatieties uz viņu. Es viņu tikko atradu pludmalē. Viņš ir tik skaists. Paskatieties, kādas krāsas viņam ir, vecīt. Wow! Paskatieties, kādi rozā toņi viņam ir apakšā. Ko? Tas ir traks, mazs čūska. To mēs saucam par Indijas sienas čūsku. Tas noteikti ir viens no foršākajiem radījumiem vispār. Labi, es negribu viņu pārāk traucēt, puiši. Mēs viņu labi apskatījām, mēs viņu ieliksim krūmos un ļausim doties tālāk. Lūk, draudziņi, mēs tikām tur. Tiksimies vēlāk. Tagad mēs liksim mūsu zivi uz uguns. Es esmu tik sasodīti izsaltis. Ir laiks ēst. Jūs redzējāt, ka es nosvīdu. Mēs ielecām ūdenī, nīra visur. Mēs burtiski esam paradīzē. Labi, sāksim gatavot. Viss šis ir no šī palmas koka. Mēs varam izmantot visu šo. Tas ir kā papīrs, cilvēki. Paskaties uz to. Palmas koka pamatnē gandrīz ir šāda manta. Tieši šeit. Tas ir, es domāju, kā ārējā miza. Šī manta te ir lielisks iekuram. Savāc veselu kaudzi no tā. Mums te ir dažas mazas zariņas. Šajā pludmalē burtiski ir tik daudz izskalotu koku. Jūs varat redzēt to tagad. Mums te ir lielās zariņas, mums te ir iekurs. Mums tur ir mūsu zivs. Labi, ir pienācis laiks sāk gatavot šajā pludmalē. Aiziet, mums te ir mūsu iekura saišķis. Ko mēs darīsim? Mēs aizdedzināsim šo un liksim mūsu zivi cepties. Es esmu tik sasodīti izsalcis šobrīd. Labi, aizdedzināsim šo. Aiziet. Labi, puiši, mums te viss jau cepās. Es uzmetīšu visus šos zariņus virsū. Mēs iekursim uguni un tad liksim zivi virsū. Man ir visi šie zariņi, es tos likšu virsū. Paskaties uz šo, draugs. Uguns mums ir tepat, mūsu zivs jau ir uzlikta virsū. Mēs pagaidīsim līdz šis nodegs un tad liksim tās virsū. Es tagad iešu krūmos, es savākšu dažus zaļus koka gabalus, ko varēsim uzmest tieši uz uguns. Šis te būs ideāli. Hei, puiši, mēs darīsim to ļoti vienkārši. Es izvilkšu to cauri zivs mutei. Mēs pat neesam to zvīņojuši vai izņēmuši iekšas. Mums to īsti nevajag darīt. Mēs izvilksim to tieši cauri, tieši šādi. Šis ir zaļš koka gabals, tāpēc tam nevajadzētu sadegt. Un tad mēs varam to uzmest tieši uz uguns. Mēs vienkārši vēl mazliet to pagatavosim, un tad varēsim lēnām to grozīt, un viss būs kārtībā. Labi, jūs redzat, mums burtiski ir zivs uz kociņa. Liksim to virs uguns, zivs lēnām cepas uz uguns aiz manis. Visas tās zvīņas un vispārējais puiši pasargās to gaļu apakšā. Tāpēc es pat neuztraucos par ādas noņemšanu vai iekšas izņemšanu. Mēs varam vienkārši noplēst gaļu tieši nost. Es jums parādīšu, kā to izdarīt. Skaties, kā tā lēnām cepās, jūs varat redzēt tieši tur. Izskatās tik labi. Jā, mazulīt. Man burtiski siekalas tek šobrīd. Jūs zināt, mēs šodien tiešām kārtīgi pastrādājām ar to supdēli. Tagad man vajag kārtīgu maltīti. Tas ir neticami. Visa mūsu zivs jau kādas 20 minūtes cepās. Tagad ņemsim to nost un ēdīsim. Ak, tas ir karsts. Jā, gatavs, draugs. Labi, ņemam nost.
Nu, paskaties uz to. Ņemam viņu nost. Redzu, viņa izskatās vienkārši lieliski. Un, kad es saku lieliski, es domāju, ogles! Labi, puiši, mums šodien tiešām bija viena no trakākajām dienām. Mēs dabujām savas divas skaistās zivis. Paskatieties uz tām turpat. Labi, mēs ķersimies klāt pie šīm. Es šobrīd esmu tik izsaucis. Ņemsim to tieši no mūsu zaļā koka gabala. Un ko mēs darīsim? Vienkārši atlobīsim šo ādu. Tas izskatās tik labi, cilvēki. Paskaties uz to. Skaista balta gaļa. Tas Trevalijas ir tik labs cilvēks. Tas noteikti ir viens no labākajiem zivīm, ko jebkad esmu gatavojis tieši uz uguns. Skaties, kā gaļa krīt nost no kaula. Labi, es došu tam 9 no 10. Pamēģināsim saldo svīklību. Labi, jūs varat redzēt tieši šeit. Šī ir liela, veca saldā svīklība, ko mēs nošāvām. Tātad trakākā lieta par šīm zivīm, puiši, mēs to uzreiz parādīsim. Tām pat tiešām ir ļoti lielas zvīņas. Tātad jūs varat nolobīt tādu un paskatieties uz šo. Zem tās burtiski ir tikai balta gaļa. Paskatieties uz to. Ak, mans Dievs. Un tas turpat, tā ir mūsu pārtika. Es domāju, ka būs grūti pārspēt to Trevaliju, jo tas bija neticami. Bet paskatieties uz to. Skaista gaļa. Tam ir daudz izteiktāk garša nekā tam Trevalijam. Trevalijs, manuprāt, ir uzvarētājs. Skatieties, kāda gaļa nāk nost. Tie ir burtiski tādi kā gabali. Labi, puiši, es burtiski ķeršos klāt šai maltītei. Šis ir bijis viens no trakākajiem piedzīvojumiem, kādos mēs jebkad esam devušies. Veids Papenfūs piedzīvojumi jūrā. Ja jums patika šis, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet. Un tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Liels paldies! Uhu!